Mans plāns ir uzkāpt tur augšā pie tā krustiņa. Mums jau aptuveni nedēļu ir tāds nepārāk labs laiciņš. Ir apmācies un ik pa laikam palīst. Bet šodien solīju visu dienu lietu. Es domāju, ka es nekur neaiziešu, bet pagaidām ir vienkārši mākoņiens vai apmācies. Kā to sauc? Kāds man prasīja, kā es neapmaldos, ejot pārgājienos un skrienot. Es apmaldos. Tieši tagad tas ir noticis. Es esmu pazaudējusi taku. Atradu taku, man bija jāiet pa šo skaisto, perfekto taciņu, bet es atbridu no tiem džungļiem. Es nezinu, kā tas notika, bet viss ir labi. Tuvojos. Nu, kur tu esi? Neredzu. Re, kur ir? Jāiet pieskarties. Un tad jāsteidzas atpakaļ mājās. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Nē, paga, viss kārtībā. Es atradu virvi, un es pa to virvi varētu tikt līdz turienei. Tikai jūsu dēļ. Es nezinu, kā es to nofilmēšu, jo man baigi negribās ar vienu roku kāpt lejā. Es atstāšu visas savas mantas te, somu laikam arī. Un tad, kaut kā es mēģināšu nofilmēt, bet neko nesolu. Tiku no turienes lejā. Bišķiņ kā aiztrīts. Nekas, jo es esmu klāt. Reku tur lejā. Reku var redzēt mūsu mājiņu. Bet jau pamatīgi sāk līt. Jādodas prom. Es tiku atpakaļ pēc savām mantām un tagad riktīgi sāka līt lietus. Un tas mākonis man uzbruk. Tāpēc man bišķiņ jāpasteidzas. Bet es to izdarīju. Es esmu tā izmirkusi, ka man nav neviena sausa vietiņa vairs. Bet es esmu jau praktiski pie busiņa. Šorīt mums te spīd saule, kas par brīnumiem. Un kur tur es biju vakar. Šodien aizvedīšu jūs ekskursijā uz turieni. Lēnām, bet tuvojamies. Esam vēl tuvāk. Var dzīvot pilsētā un var dzīvot laukos. Kas tik tur viņam nav? Viss nepieciešamais.
un ar skatu uz pilsētu. Tūliņ būsim klāt. Bet es vēl gribēju parādīt, kur mēs dzīvojam. Tātad, rekur pa to aleju es skrēju, rekur tur es vakar uzkāpu, kur bija tas krusts. Tad mēs dzīvojam kaut kur tur. Nu ko, mēs esam klāt. Šis ir kaut kāds cietoksnis. Es pēc tam sameklēšu informāciju internetā un uzlikšu jums uz ekrāna. Te ir tāda forša platforma, kur pasēdēt, pasauļoties, skats uz pilsētu. Vecā problēma ir atgriezusies, jo mēs viņu nesalabojām. Un tagad mēs vienkārši ceram, sasprindzinam presītes, lai mēs tiekam līdz galam. Un tad atkal uz 2 dienām aizmirsīsim par šo problēmu. Un tad pirmdien, cerams, beidzot mēs pa īstam saņemsimies šitam pieķerties klāt un salabot, citādi nav labi. Re, kā kratās? Diezgan nepatīkami jāatzīst. To skaņa paliek arvien jaudīgāka. Nu, mēs atbraucām. Redzēju, būt tur. Jā, tātad oriģināli šā vietiņa ir, tur ir 3 laukumiņi. 1, 2, 3. Un te ir tāds tā kā punkts, kur tu vari atbraukt, iečakoties, tad atstāt ziedojumu kastītē. Un šeit esot visklusākā vietiņa, un te viss var. Beigās mēs atbraucam, šeit bija pārvilkts pāri, tā kā policijas lenta. Un tur iznāk kundze, kura tagad būvē māju un slīpē. Ko viņa slīpē? Baznīcas trepas. Baznīcas trepas. Viņa saka, ka tur nevajag braukt, jo tur dubļi un... Pēdējais, ka tur brauc un to ar traktoru vilk ārā. Jā, mēs netiksim. Un tad viņai šeit stāvēja 2 mašīnas. Viņa sev uzzina augšā un tagad mēs esam nopirkojušies un klausamies, kā viņa slīpē trepas. Nu, nav tā, kā mēs domājām, bet... Bet vismaz esam atbraukuši. Jā, vismaz esam atbraukuši un te arī, nu, droši, vai ne? Saplīst. Droši saplīst, jo tur ronka ar darba rīkiem. Nu, Blue tikko aizskrēja pēc trušiem. Tagad viņa ir pie ķēdes, jo nemāk uzvesties. Mēs dodamies tagad uz servisa pusi. Uz servisa pusi, jo ir svētdiena, un šodien mēs vēl nedabūsim servisu. Bet mēs vismaz aiztuvosimies, cerams. Jā, un viņiem šeit ir ļoti izplatīts vecos tā kā upes gultas izmantot kā ceļus. Un es nevaru iedomāties, vai tu pavasarī, kad ir kaut kāda liela lieta vai kas, vai tu tiec līdz savam īpašumam vispār. Jo tur otrā pusē šitam kalnam tur vēl trakāk bija.
Ja, tāpēc jau viņiem bija tas 4x4 džipiņš. Tur ir Jēzus. Un tur mūsu busiņš. Re, kur sala, kura tā arī saucās. Varbūt varam. Tagad mēs padzīvosim te. Mums tāds skatiņš. Cerams, ka būs saulēkts. Mums varētu būt saulēkts. Mēs tagad staigājam pa mūsu jauno rajonu. Jā. Un Karls, man pastāstīt, ko dari? Es vienkārši pārspīlēju tavas, tā kā, paskatās, ka smuka māja, tad ir paskatās kādu kāpņu telpu. Es kāpņu telpu, bet kāpnīca augšā, tur ir durtiņas, un tad tur ir balkoniņas smuka. Tev patīk šitais rajoniņš? Man patīk tā māja. Bet mēs ejam uz Hyper-Asia veikaliņu, kur atkal viss būs no Temu. Tas ir kaut kāds cits. Es tev teicu, ka nevajag, bet gribēju ļoti nopirkt. Rekur tagad tur nopirkt. Jā, bet mums nevajag. Bet tu teici, ka vajag nopirkt. Un es teicu, ka nevajag, bet tāpat tās Mēs paņemsim šitādu. Bet tā, jā, te ir viss kaut kādi štruntiņi. Šitāda kundze maksā gandrīz 20 eiro. Ārprāts. Laupīšana. Rūķis. Wow, tev viss kaut kā. Tev patika šitās galvas. Yes. Šitā galva ir forša. Atdies, vai šito te es varu nolikt uz paneļa? Bet viņi maksā 30 eiro. Bet viņi... Tas nav tāds materiāls, Tas kā... ir šķiedru, man liekas. Jā, ja jums kaut ko vajag, brauciet uz Hyper-Asia. Mazaron pilsētiņā. Te visādi smuki šķīvīši, viss kaut kas. Random bumba. Pa 3,50. Jā, nav nejausmas. Nu, tad tiešām šajā veikalā ir viss, ko tu vari vien vēlēties. Ļoti daudz krāsainu lietiņu, cipariņi visās krāsās. Muy bien. Arī, kur ir spēļu grīdas tīrītājs. Tad ir... čības un spuldzes un flakoniņi. Vienmēr sakot, tiešām te ir viss, tiešām. Tā kā sazipots depo. Sazipots aļiks. Sazipots aļiks. Un Temu. Nu jā, es nezinu, kas jums interesē, tāpēc es vienkārši filmēšu visu. Tur ir tie spāņu rekurši tie te burtiņi. Jā. Bet mēs jau 2,50 gabalā. 2,50 Bet es gribētu šitādus tā. Par burtiņu. Šos mums vasarnīcā vajadzētu, ne? Jā.
lai dabūtu to lietiņu, ko Uga aizmeta. Nav vērts viņu paņemt. Ko Uga aizmet? Tu tur plasmas viņa aizstā tur. Redzi? Un tad mēs varam tur ielikt viņu iekšā. Cik viņš maksā? Varbūt, ka tas ir tā vērts. Wow! Eiro 75. Varbūt, ka mēs vienkārši varam tās durtiņas dabūt ārā. Mēs varam mēģināt. Bet kur mēs pēc tam liksim šito lietu? Speed camera. Ko tu teici par šo sekciju? Ļoti seksīgi, it sevišķi. Šitas garais skrūvgrieznis. Tu kādreiz esi redzējis tik garu skrūvgriezni? Karls teica, ka šitas ir smuki. Es teicu, šī nodeļa ir seksīga. Iedomājieties viņu latiņu. Ora, kur ir kaut kas, ko man vajag. Tikai mazākā izmērā. Neik šitādus te, ar šitādiem te, tikai mazākus. Šis ir garlaicīgi, cik mīļi mums lūdzējam prom. Nē, tas, ka tev vajag čurāt, tas nozīmē, ka tas ir garlaicīgi. Tas ir. Man rokās un kabatās ir visdīvainākās lietas. Man liekas, kādas jebkad esmu nopirkusi. Un Karls parāda, kas tev ir. Jā. Šitā varēs tavus matus vilkt ārā no... Jā. Ups. Ui. Tev viss kaut kas izskatās. Neuztraucies. Es pats celšu. Un man kaut ko saplēs, jo. Bet tu varēsi no izlietnes ņemt ārā visus tos krikumus, kas ir sakrituši. Jā, tas gan. Un par visiem šitiem mēs samaksājām 23 eiro. Ko mēs mēģinām izdarīt, Dudniek? Nu, Ugas blēņas salabot. Mums ir šitāda roka. Bet mana roka ir pārāk krāsna, lai... Bet mana roka ir pārāk neveikla un es nesaprotu, kur es atrodos. Un šitam vienalga viss. Mūsu mājiņa ir te. Un te ir saulēkts. Ai, labais! Nu, mēs tikām līdz servisam. Tagad Karls ies runāties. Neredzu viņu. Gaidīsim, ko viņš teiks. Nu kā jau, protams, pirmām kārtām tu brauc uz servisu un tev mašīnā nav nekāda problēma. Paskaties, stūri vispār nevibrē necik. Un tātad es aizgāju parunāties ar viņu, viņš tur kaut ko baigi īsti negrib, viņam nav laika. Tad viņš saka, ka man ir pieraksts, vari tur piekdien atbraukt, pirmdien kaut ko varbūt tās tur varēsim izdarīt. Un tas viņam stāstīja, kas tur tā pa problēma varētu būt, blablabla, viņš negribēja neko tur sūtīt jau iepriekš un grib paskatīties. Tad beigās sarunājām, ka davai atbrauc 5 šodien, tā kā pacelsim augšā paskatīsimies. Jo tā problēma tiešām ir, nav tāda standarta problēma, kas būtu, jo pusesī nevajadzētu īsti likt vibrēt stūrei, vai ne? Tur labi neiedziļināsimies tajā visā, bet nav tāda tipiskā standarta, tur ir tā problēma, davai salabojam, bet jā, tā kā sarunājam šodien 5 tur pēc darba pacels augšā, paskatīsies, tad redzēs.
mums būs dublis numuru jau kurais. Šodien tikai otrais. Šodien otrais, bet vispār Mazam neskaitīju. daudz kurais. Tu esi vietiņiem. Jā, tu šitādi sen neesi redzējis. Vai kā pēdējais ceļumā? Jā, labi. Jā, kāds ir updates? Updates ir tāds, ka viņi pacēla mašīnu augšā. Tava mašīna ir perfekti kārtībā. Izņemot to, ka viņi ir tik ļoti lieli spāņi, ka viņi vispār nav redzējuši rūsu. Un viņiem bija bail. Viņš man tā kā izteica brīdinājumu, ka šo mašīnu nevarēs pacelt ar donkratu, jo uz oriģinālajām biezajām tām donkratu vietām ir tā kā nedaudz rūsiņi un tā kā tā mastika nedaudz nāk nost. Un viņam tāds crazy. Bet nerunājot par to, mašīna ir perfekti fine ir, un tad es viņam teicu tā kā, vai izbraucam, un aizbraucām līdz Mercadonai, un tur parkingā tā kā līdz galam stūri izgriez, un tad brauc uz vienu pusi un uz otru pusi. Un ir tas tikšķis, kaut kāds klikšķis, bet puses izskatās ķipa fine. Es nezinu, vai viņas ir tik ļoti izbeigušās, ka viņas tur kaut kā saķerās, un tāpēc tur roku ārējo kaindu var izkustināt, bet iekšējo, tā kā, kas liekas, ka visvairāk varētu būt pie vainas, nevar izkustināt. Bet, katrā ziņā es viņu pierunāju to pusesi pačekot, un tagad viņš aizgāja skatīties, cik maksā tā puses, bet es redzu, ka viņš tur runā ar citiem klientiem. Bet viss fine ir, tā kā kaut kāds progress vismaz notiek. Redzēs, samainīs to puses, tad skatīsies tālāk, jo, kaut kādu luftīti tur vienā pusē ir, un tad reiz samainīs visu, es domāju, un tad domās tālāk. Šis ir vissliktākais scenārijs, kad varētu izmaksāt šī tik naudiņas. Bet galvenais, ka tas tiks salabots un tuvākajās dienās. Mēs tagad gaidīsim ziņu no viņa, kad atnāks detaļas. Jā. Un tad... Pagaidām arī nekas nav jāmaksā. Un, jo puses būs tas interchangeable units, kad vecās viņš paņem, un es dabūju jaunās, plus tā summa, kas tur norādīta ir. Un iespējams 10% atlaidi vēl. Un tad viņam tagad neko nevajag maksāt, jo viņš var atdot atpakaļ tās puses. Un tad samainīsim to, kas mums liekas, kas ir pie vainas. Un pēc tam tad izmetīs kaut aplīti, pabraukās, paskatīsies. Un tad, ja vajadzēs, tad mainīs otru. Šodien visu dienu līst lietus. Es izgāju pastaigāties. Un šeit ir tāds galvenais laukums promenādes beigās. Vispār nav neviena. Šim putniņam ir privātais baseins. Es ietaupīju tik daudz naudas, nenopērkot tik daudz štruntiņus, kurus es gribēju nopirkt. Oi. Jā, bet es nopirku peltu kastīmu, jo ir vasara. Un džemperi. Jā, bet es gribēju nopirkt vēl visādas blociņas un pildspalviņas un auskariņas un gredzentiņas. Jo tur viss ir tik smukiņš. Bet es neko no tā nenopirku. Tātad, kamēr mums mašīna ir servisā, tikmēr mēs nobukojām apartamentus, jo nezinām, cik ilgi būs tas remonts, un lai nav jāsēž uz ielas,
Tad jā, mēs padzīvosim vienu dieniņu te, un tūlīt jums parādīšu, kā te izskatās. Tā tad te ir ieeja, un te ir tāds, jā, paldies maziņš pa mantu, un te ir tāds, tā kā, nu, tāda priekšterasīte. Ejam, Blū, parādīsim, kā izskatās. Tad te ir viesistaba ar milzīgu televizoru. Te ir viena vannas istaba. Blū ieslēdza šito. Paga. Labi, viņš brauc mājās. Mēs rādam tālāk. Te ir viena vannas istaba. Te ir viena guļamistaba. Nu, Blubiņ. Ok, šitā būs tava istaba, ja? Labi. Tad tu te paliec. Te ir virtuve. Un te ir saimniecības telpa ar veļas mašīnu. Tad te... Tikai mazīt tu tur neies. Labi, tur tagad ir aizslēgts, mans linkums slēgt vaļā. Bet tur ir izeja uz otru pusi. Un pa kreisi ir baseins. Un pa labi ir... Nu, izeja uz ielu. Tālāk mēs dodamies augšā. Tā. Dodamies augšā. Un te mums ir vēl viena guļamistaba. Hello! Parādīsim, kā mums te izskatās. Tā, šitā te. Uz kaimiņu mājām. Te bērnu stūrītis. Un tad ir vēl viena vannas istaba ar dušiņu, bezgalīgi ilgo. Jā, var arī nosvērties. Tā, katrs slēdz ārā. Un te ir vēl viena guļamistaba. Nu, mēs varēsim katrs savā guļamistabā gulēt, vai ne, mazi? Nu, re. Un tad ejam vēl augšā, parādīsim. Un tad mums ir vēl trešais stāvs. Un te mums ir pagalms uz jumta. Te var ēst pusdienas. Un skats ir tur uz kalniem, bet tie kalni tagad ir ar mākoņiem un uz mīskastēm. Un otrā pusē te arī vēl ir tāds, kur var drēbītes pažāvēt. Un uz kaimiņiem paskatīties. Nu tā, nu super. Nu, re, kur izskatās, ka problēma šeit viss ir fine. Man likās, ka šeit varbūt tās ir, bet šeit arī nekādas luftas nebija. Šeit arī tā nebija nekādas brīvspēles. Bet es viņu tagad izgrozīju un viņam vajadzētu būt taisni. Principā šitas tā ir vienkārši šķīri nolikts, bet asī vajadzētu iet taisni. Un šis pat skatās tā kā bišķīt uz augšu un viņš ir iesprūdis. Un tas laikam arī to vibrāciju radīja visu. Sveiki! Ai, kāda prieca! No, Dudiņ.
Nu, izskatās, ka pie visi tiešām vainīgi bija puses. Es tur uztaisīju maz video, Jā. es tur parādu to puses, bet jā, beigās es dabūju pačamdīt. Nu, es tā kā paprasīju. Es biju tāds kaitinošais klients, laikam viņam. Jā, pats viņš man piedāvā cimdus, un es tur to puses tur pačamdīju, pajaucu ārā bišķīt. Un izskatās, jā, ka tā ārējā daļa tur ķērās iekšā, un tad varētu būt, ka viņš tā kā ar tādu ekscentru met, un tāpēc to stūru tur ir tik ratīgi. Bet tu esi basiņš vesels? Viņš vesels un nepilna stunda. Un Tas- mums ir vesels hatons tagad. Bet tad pasaki, ka video beidzas tagad. Nu viss, adios, amigo. Saki. Nākamajā dienā lecam iekšā un... Un to laižam jūs tālāk. redzēsiet nākamajās. To jūs redzēsiet nākamajā sērijā. Un lietas to plaukst. Atā.